Čau. Saules brillēs staigāju, jo man bija acu operācija, un man vēl pusgadu jāstaigā saules brillēs. Neizsās baigi saulains, bet tāpat ir jāstaigā saules brillēs. Īstenībā man pat uzzvanīja no klīnikas, teica to, ka redzēja manas video un nolamāja, kāpēc es saules brillēs nestaigāju. Tas ir riktīgi kruti. Šautauts Dr. Lūkina acu klīnikai. Jā, tas ir viens. Otrs, kā iet uzņēmumā. Uzņēmumu Rojas.lv iet es teiktu, ka labi. Mēs virzamies uz priekšu, procents dienā tiešām mums sanāk, ka nāk klāt šobrīd 5, esam 5, kas kā normāli mauc. Man ir ļoti paveicies ar cilvēkiem, kas ir blakus man noteikti klientiem, kas pārnāk, klientiem, kas piesakās jauniem turistiem. Tiešām es nebiju cerējis, ka bez reklāmām, bez naudas ielikšanas mārketingā, kad cilvēki nāks un teiks, hei, mēs gribam ar tevi, mēs tevi atbalstam. Tas ir ļoti forši, joprojām komandā neviens nepīpē, nedzer, visi lasa un visi sporto, kas ir arī mērķis taisīt elites aģentūru. Ar apgrozījumu ir vairāki maksājumi ienākuši, vairāki klienti ir samaksājuši, kas ir forši. Bija viena situācija, kad mums nācās klientam atgriezt naudu dēļ tā, ka Facebookā kontā netikām iekšā. Klients bija samaksājis 1200 eiro apkalpošanas maksu, un mēs netikām iekšā, un TikTokā mēs vēl nevarējām reklāmas palaist. Tur, diemžēl, klientam nācās atgriezt naudu, jo mēs vienkārši nevarējām iedot to pakalpojumu, tā kā palīdzēt klientam tajā brīdī. Tas ir tā, vienmēr jau tā notiek, baigi nebēdājos, jo klients baigi foršais ir, un iedeva mums vēl biļetes uz savu pasākumu, ko viņš gribēja reklamēt. Tas ir baigi kruti. Bet kopumā biežāk jātais YouTube video. Tas, ko esmu sapratis, ir tas, ka protams, jo smagāk strādā, jo mazāk brīvā laika, bet tev ir jāatrod veids, kā to brīvo laiku nopirkt. Labāk samaksāt, lai tev palīdz izdara to visu, nekā pašam mēģināt visu darīt. Tas noteikti ir. Man ir tāda slikta īpašība, kas man tās pedantiskas lietās, ka es gribu, lai viss ir perfekti, un man visam vajag iziet cauri, pieskarties, un ļoti bieži sanāk tā, ka kad mēs izdaram kādu darbu, es gribu apskatīties, vai tiešām viss ir kārtībā, un šeit tad ir tā, ka viss ir kārtībā, bet esmu zaudējis stundu laika dienā, tikai lai pārbaudītu, bet, kvalitāte maksā. Šajā gadījumā jāmaksā ar laiku, un jo vairāk laika vēl citām lietām, mazāk laika ir pelnīšanai. Bet ar laiku es ticu to, ka es iemācīšos vēl vairāk uzticēties komandai, un tad mēs visi varēsim maukt, jo ir jau daudz lietas, kuras es mācos no saviem kolēģiem. Tā kā tā. Kopumā, ir kādi jautājumi, droši rakstiet, jo man tāds atskats visu laiku sanāk, un nesanāk katru dienu iemest video, tad grūti atcerēties, ko esmu sastrādājis. Bet neesam mīnusā, mēs pārējām no 2 eiro uz 2800 eiro sijā, no mazkapitāla uz lielkapitāla sijā, jo, viens uzņēmums teica to, ka viņi mazliet uztraucās par to, ka mums ir kā 2 eiro, mēs fine pārējiem, jo es no sākuma nezināju starpības ar 2 un 2800. Čau!